Un Valentīna diena ir rīt, bet mēs jau sveicinam jūs. Mēs Sivēni, Kalvis Troska, Jānis Kreičmans un Aleksandrs Guzenko sveicinam jūs Valentīna dienā. Jau. Sveicinam. Jā. Sveicināts. Sveicināts. Jā, tā kā rīt ir Valentīna diena, tas nozīmē, ka mums ar Jāni bija sadarīšanās, vai ne? Jums bija sadarīšanās. Jā, jūs ir jāieties un ir noslēgusies nodaļa tavā dzīvē, vai ne? Tā turpinās, jā. Mēs sadarbinājām, ka... Šodien tā diena. Jā. Atceries, kāda bija formulējums Jānim? Jā, Aleksandra nepametīs 10 kg. Ja Guzenko nenomet 10 km, jūs komentāros varat iet bez žēlastības, no mercy. Kad gladiatoram parādīja to te uz leju, tas var notikt. There will be blood. Nu jā, there will be fat. Jā, šeit es neko nevaru Cik pateikt. tu nomet? Cik es nometu, karoči jābūt tā, bija 119, un es apsolīju, ka Valentīna dienā man būs 109. Un tagad mēs redzēsim, cik man tomēr ir šodien. Kāds rīšs to dara, Monte? Jā, katru reizi sūtu Kalvim. Ja mums būtu producents, vai kāds, kuram to iedot izdarīt, bet es nevienu neuzticos. Kalvs man joku ieteica, lika pārfilmēt visu nopietni. Tu redzēji? Pēdējā reize bija jocīgi, tu neredzēji, labi. Un tagad tas video ir. Nu ko, rīt ir Valentīna diena. Paskatīsimies, vai mans svars ir 109 kg. Nav, bet man telefons tieši 4 kg svēr, tāpēc viss čil. Bet... Wow! Jā. Aleksandr, es to video esmu redzējis, tāpēc es zinu, kā būtu jārēģē. Jānis nezinu, par ko ir runa. Aleksandr, varbūt izstāst, tu kā video īpašnieks. Nu, karočie, tur ir 113.1. Tas nozīmē, ka es nedabūju 10 kg nost, bet tas nozīmē, ka es dabūju 6 kg nost. Kas arī ir labi. Jā, ir labi, tāpēc es esmu īstenībā... Cik tu norā? 6 kg nost dabūju. Es 4. Nice. Pa to laiku, jā? Jā. Fuck! Viņš visu laiku kritizē tevi ar Guzenko, pats piedalās, vai ne? Tu arī to laiku? Nē, es vienkārši nejaušu. Es vienkārši tāds, vai es gribu būt mīskast, un es bišķi savācos, un viss. Redz, tevi ar Guzenko ietekmē ne tikai skatītājs, bet arī mūsu Sivēns. Man bija 2 kg līdz sotakam. Nice. Es... Gandrīz apraudēju. Man tāds cūka. Un es pāris bildēs sev redzēju, un tāds tā nevajag. Tu nedrīkst atļaut. Jo viss tas... Un vienā brīdī, kad tu pieņemsi sev tādu... Tagad 94? Nē, paga. 94 vai 93. Aha, normāli. Nu, tad normāli. Tas... Tikai 20 kg mazāk nekā Aleksandrs. 16. Ja viņam ir 93, tev ir 113. Jā, 16. Nē, cik? 9? Nu jā, ir. Okay. Bet labi. Bet, karoči esmu bēdīgs, ka nesanāca 10 nomest, bet esmu ļoti priecīgs, ka tomēr 6 aizgāja. Un tātad man bija tā kā mēnesis ar keto, bet es vienkārši turpināšu. Un šodien man, karoči, tiešām tas telefons, viņš svēra 200 gramus, un es pēc tam bez telefona paskatījos, cik ir, un bija tur tā kā ne 113,1, bet 12,9. Un es zinu, ka tas ir 12,9, bet tik priecīgs es biju redzēt to ciparu, zinu, ka 112, es tā kā fuck. Un tagad es gribu redzēt tiešām to ciparu 109, karoči. Es kaut kā, pirmkārt, ļoti. Sevi apmēram, tā kā, redzi, 12 tātad. Tas ir kā atlaide, zini, kā, prece maksā 4,99, un es tā, nav 5. Jo tu redzi to četrnieku. Un es zinu tos schēmos joprojām, tā kā. Man kaut kas teica šito darīt, īstenībā ļoti ir palīdzējis dzīvē. Neko citiem nestāst, pirms to neesi izdarījis. Ja tu gribi nomest 10 kg, vienreiz atnāc podkāstā, es esmu nometis 10 kg, parādu kamerā fākuci, nosauc, jebkuru, kur zini, Margoļieti, kas ir esmais. Un vienkārši turpini dzīvot. Un, jo tu vairāk runā, jo nav jēga. Bet ir tieši cilvēki, kas uzskata otrādi, un es nedaudz piekrītu vairāk tai otrai pusē, ka tev vajag to pateikt skaļi, ne gluži publiski podkāstā, bet kādam to pateikt, un tad tev būs vairāk motivācija to izpildīt. Ja tu esi apzinīgs. Nē, es nezinu. Bet, ja tu tā kā ir tie, kas ir kā tos cilvēki darītāji, zini, tie, kas tā kā... Nezinu. Un tagad es gatavošos maratonam, viņi noskrien maratonam, tu tāds, what the fuck?
Un tāpēc es nesaku tādas lietas. Mums ir tā, es tagad gatavošos maratonam un turpināšu čipšus. Jā. Bet es piekrītu Kalvim, man tiešām palīdzēja. Un es biju tā, ka 2 nedēļas, pusotru bija ļoti labi. Es pat Ventspilī no tās pizzas atteicos un tā. Un pēc tam man aizgāja tas cheat days, un cheat days bija pat raku, un bija vēl viens cheat days un vēl viens. Un vienā brīdī es jutos, ka normāli, zini, parasti es pasūtu šito visu un tā. Un man nav tā, ka ja tu visu laiku ēd kaut ko sūdīgi un vienu dienu nēd, tā ir cheat day uz tavu fat diētu. Jā, maybe. Nu jā, un man ļoti palīdzēja tas, ka es tieši sīvēniem pateicu, ka es to darīšu. Es ko tu dari, Aleksandr? Jo man bija atkal nesanāca. Es tagad nav atkal nesanāca. Tagad tev... Nedomā padoties uz to? Jā, lūdzu, padodies. Jā, tā kā... Nē, īstenībā man patīk. Īstenībā arī pateikšu, nebija baigi grūti dabūt tos 6. Kad tu saņēmies, nav grūti. Es dzeru tikai sarkanvīnu sauso. Kad tu saņēmies, ja? Jā, un nekādus... Mēs varam izspiest visu, kas tev ir uz sirds par svaru nomešanu, ja nākamajā epizodē es negribēšu dzirdēt pat mērvienību kilograms. Okay. Un ja tu vēlreiz, remonts blokus notiek, ja tu vēlreiz pieminēsi keto, jā. Labi, vienkārši. Bet es saku, ka tas nebija grūti. Es ēdu ļoti garšīgi, ļoti garšīgi. Vienkārši. Tas nebija grūti nesasniegt savu mērķi. Jā, tomēr esmu ketozē. Tas ir tik viegli neko neizdarīt. Tagad tu nolaiž. Tas ir sasniegums. Tievērgu Zenko bija veiksmes stāsts. Tas komiķis, kā viņš tas Stavros Halkies, un viņam ir YouTube kanāls Getting Ripped. Es zinu, jā. Viņš stāvīja, un viņam pirmā sezona viņš vienkārši rītīgi grēsnāks paliek visu laiku. Un viņš teica, I think this is it. Jā. Jā. Bet paldies visiem, kas atbalsta, kas tego Instagramā, un man arī cilvēkiem, kuri raksta Instagram, cilvēki raksta, sūta man video, paskaties šito kanālu. Jā. Paldies tiešām. Un es turpināšu. Un davai tā, pēc mēneša paskatīsimies, vēl pēc mēneša, 14. martā, paskatīsimies, cik liela man atšķirība būs ar Jāņa svaru. Tagad 20. Bļā, bet točni iedomājies, Aleksandrs atnāk točni ripti. Nē, ripti nebūs, bet... Jā. Labi, tā, kas jums ir? Valentīna diena, kas norā? Valentīna diena. Ļoti daudziem tā ir ļoti skaista, ļoti gaidīta diena, parasti tās sievietes. Un ļoti daudziem tā ir ļoti bēdīga, depresīva diena, jo viņi ir vieni, viņiem nav otras pusītes, un viņi, kad redz cilvēkus, kas iet smaidīgi apkārt rociņā sēdējušies, viņiem gribas vienkārši iepist. Viņi ir dusmīgi uz visu pasauli. Kādi esat jūs? Puiši un kolēģi, izstāstiet. Es esmu cilvēks, kurš ir viens, bet kuram nav svarīga Valentīna diena vispār. Bet pateicoties seksīs tēlu, Aleksandram Valentīna dienas vairs nav bēdīgas. Jā, labi. Ja? Paldies. Tu neatceries? Nē, Bet, jums nav tā, ka bišķi pofik uz Valentīna dienu? Es saprotu, ka es saku to, ka cilvēks, kurš nesvin ne jauno gadu, ne līgo, ne dzimšanas dienu, bet... Latviešu jauno gadu, ne līgo dzimšanas. Jā, ne es katru gadu, labi, tagad nav, es neatceros, kad šī sākās, bet katru gadu es stāstu vienu to pašu savā podkāstā. Valentīna diena ir dēļ amats, un tas ir viss, tāpēc, kad, principā, jebkur meitene, kas, viņas saka, viņas neko negrib tajā dienā. Tā ir meli. Viņa tā, nē, es neko negribu. Es neko negribu. Ja tu saproti, ko es ar to domāju. Jā. Bet es nezinu. Man laikam vienmēr ir tracinājis tas, kad ir Valentīna diena, un tad paiet 3 nedēļas, un tad ir sieviešu diena, un tas ir copy-paste pasākums. Un ja vēl sagadās, ka tev draudzenei ģimene vai vārdu diena pēc tam. Jā. Tad ir tā trifecta. Ko tu domā, nav ko saukt? Bet nē. Bet, es vienkārši, man nav... Ja es teikšu godīgi, ja es būtu rītīgi bagāts čalis, es droši vien Valentīna dienā es esmu vienreiz uztaisījis Valentīna dienu super, visu, ko tu vari iedomāties. Bija rozes, bija tie izbērti lapiņas, viņai riebās. Viņa teica, man riebjas tas, cik fake viņi ir, un man bija tāds, es kritīšu uz nerviem, un viņai bija tāds, tā kā... Un es visu vakaru tā kā nebija es tā kā, jebko pados man nazīt, tu burvīgā sieviete.
Visu laiku. Es izšķirtos. Es tieši Viņi bija rītī. Viņi tā, brauks mājās. Viņi gribēja padot tev nazīti acītē. Jā, bet es pats biju priecīgs. Ārprāt. Es tikko gribu izstāstīt, ka man ir draugs, kura meitene pameta, tāpēc, ka viņš nesvinēja ar viņu Valentīnu dienu. Viņi bija tikai tur 4 mēnešus kopā, bet cik stūlis ir iemesls. Cik lieli labiem pamatiem tās attiecības turējās. Jā. Un arī, un viņš tā kā pārdzīvoja. Un es teicu, ko tu pārdzīvoji, ja meitene pamata tāpēc, ka uz Valentīnu dienu jūs kur neatcerāt, kas tas ir pa meiteni. Viņš teica, jā. Bet Jānis izdarīja vēl sliktāk. Viņš lika svinēt, bet tik hujova. Un es pamestu vienkārši pēc šitā. Jā, es zinu. Tev ir jāredz, saprot, attiecībās ļoti svarīgi. Tev ir jāredz savā partnerī, kur tu vari viegli krīst uz nerviem, un tu vienkārši aiziet un ej tur. Ārprāts. Citreiz tā ir, jā, bet tur ir jāprot atrast to, kā es esmu pie robežas ļoti tuvu, bet te ir viss jautrāk. Jā, un tad tu pārkāp un piedod, bet sirdī tev ir vienalga, ja tev bija rītīgi jautri. Nu, jā. Bet zini, nav tā, ka es esmu pret Valentīnu dienu, es vienkārši nesinu nevienus svētkus, bet, piemēram, man patīk tik un tā aiziet ar meiteni uz restorānu, iezert vīnu. Mēs varam to darīt gan Valentīna dienā, gan ne Valentīna dienā. Tādā ziņā es nesaprotu, kur jūsu problēmas, Džeki, ir vienkārši aiziet ar sievu uz restorānu, aiziet ar draugu uz restorānu. Valentīna dienā, zini, cik dārgi. Tā normāli būs. Nu, nebūs tur rezervācijas. Rezervācijas vajag. Kuram ir prātā? Rezervācijas jau vajadzēja taisīt, bet pārējais cipā būs tāds cenas kā parasti un tādā ziņā. Bet man ir bijusi draudzene, kur tā kā es pasaku, vai 14. datumā viss būs pilns, iespējams kāds varbūt būs kaut ko dārgākas cenas uzlicis vai ko, bet kaut kā visi izmantos to. Mēs nevaram aiziet 13. vai 15. Un tik svarīgi bija tie 14. Nē, tur ir arguments ir tāds, kad tu vienmēr, jā, tu vari šito te izvēlēt, tu vari tā darīt, teikt, piemēram, jā, bet tu jau vari aiziet citā datumā. Un iedomājies otrādāk notiek, ka tu skaties kalendārā un ir 22. jūnijas. Es domāju, tu jau galvā fantazē, cik tu daudz šmigu ņēmsi un ko tu šoreiz ēdīsi uz paģiru, un vai tu gulēsi teltī, un tev jau, un viņi tāda, bet varbūt nebrauc nesina saviem, varbūt nevajag tev to. Tas cits kaut kas. Ne, nav gan. Tāpēc, ka es nesaku, vai nesvinam Valentīnu dienu, es saku, neejam tur, kur, tas ir apmēram tā kā pateikt, vai braucam no punkta A līdz punktam B, viņi saka, braucam tā, ka vislielākā satiksme. Es saku, nē, mēs nevaram tā kā bišķiņ ātrāk, bišķiņ vēlāk. Nē, braucam tā. Nē, bet tas ir tas pats, kad tur jau tā lieta, kad tā ir tā visa pieredze, ka tu Valentīna dienā aizēji uz restorānu, kā tas ir kaut kāds nerakstītais likums, un tu piedāvā, ejam citu dienu, jo pieredze būs tāda pati. Bet nav, tas tā kā Ziemassvētks svinēt vasarā. Tas nav tas full experience. Tas ir full experience. Un ja man meitene teiktu, nevar svinēt Jāņus uzmini, kas notiek, it's over. Nē, viņi saka, svinam Jāņus līgo. Tas ir mans arguments. Vai nākamajā dienā pēc Jāņiem. Jā, idiotiski. Bet tas ir Jāņi atkal nepareizs piemērs, tāpēc, ka Jāņus tu svini ar citiem, ar draugiem, kad visi svin. Tu nevari būt viens tā kā, vai es svinēšu ap jums, nevis tā kā ar jums. Jo tas Valentīna diena ir jums diviem, un tad jūs divi tā varat kaut kur. Tas nav mums diviem. Ne, es garantēju, tas nav. Es varu tev uz viss ir par sievietēm. Viss ir finālā par viņām. Mēs varam nesvinēt nevienu no tām dienām. Man pietika tikai ar Jāņiem. Man neviens cits svētkus nevajag. Īstenībā, zinu, ko es tev argumentu domāju, man ir tik ļoti īstenībā vienalga par kaut kādiem konkrētiem īstajiem datumiem. Jā, tā, ka man, ja tā kā man piedāvā to, man būtu pokoj. Es, piemēram, Jāni, jā? Ar savu sievu 14. februārī, Valentīna dienā, rīt, lidošu uz Parīzi. Hack. Jā. Tu tikai... Hack. Ok, kur tu esi? Uz restorānu? Ko tu ziedlapiņas liksi šitie gultā? Lai gan tur ir sapratu ideja. Īstenībā es tikko sapratu, mēs ar Guzenko varam turpināt runāt par Valentīnu dienu. Tu esi ārā no sarunas. Tu domā, ka es gribu? Tu jau īstenībā, un pats tu būsi Parīzē Valentīnu dienā. Nē, bet tas jau bija... Vai tu vēlreiz bildinās, vai ko darīsi? Jā, man tiešām nav ko darīt, bet vēlreiz bildināt sievu. Bet tas ir, labi. Jā, bet es piekrītu Kalvim, un es darīju tā, bet es svinēju pēc Valentīna dienas. Vienkārši mums bija saruna, kā priekš kam, viss pilns, ejam pēc. Un mēs aizgājām pēc un bija amazing. Vienkārši tukšā restorānā sēdējām divi tā, viss normāli. Tukšā restorānā? Pēc open mic.
Jā. Bija ļoti laba Valentīna diena pēc Valentīna dienas. Vienīgi ceru, ka tas nekļūs par baigi populāru ieradienu daudziem, jo tad būs ap Valentīna dienu. Jā, un restorānā tukšā 14. februāra viņi tikai, ko mēs darām nepareizi? Mēs izdekorējam visu ar sirsniņām. Bet man liekas, Valentīna diena ir ļoti forša, ja tu tieši esam viens, un lai sakoļītu meiteni un dabūtu seksu tajā pašā naktī, Valentīna diena ir ideāli. Nav gan. Seks pārvērtēts. Ko tu gribēji teikt? Arī. Seks ir pārvērtēts, bet tādā ziņā, tā kā, tas ir, jo meitenam ir plus romantiskā sajūta. Zini, tā kā viņa ir jau romantiskā, piemēram, ja tu viņu aicināji kaut kur, tas ir randiņš, bet plus ir Valentīna diena, saprot, ķipa. Un, piemēram, manā pieredze bija, ka vieglāk dabūt to tieši Valentīna dienā pirmo seksu, vai ne? Bet, kad tu esi attiecībās, tad Valentīna diena ir tā kā... Jā, bet tas tik stulbi sākt attiecības ap Valentīna dienu. Tā kā tev uzreiz ir tāds spiediens... Bet es gribētu zināt, ko sieviete. Jo man liekas, ap 20 gadiem tev tāds, tur pasies, tur vienai draudzenei draugs, otrai draugs. Es šodien arī varētu atrast draugu. Es esmu jauns, skaists un vaļīgi, vai ne? Nē, viss kā būtu. Bet man liekas, 30 un uz augšu, tur jau ir tas, kad, man liekas, viņām ir jau bišķi depresīvāk, jo ir tā kā, fucking, Kristīna jau precās. Jā. Viņa domā par otro bērnu, tie pirms kopā dzīvokli, un Guzenko plākas gribīja seksu, un viņai tā ir man dzīve. Jā, tādā ziņā katra diena ar viņiem, ne tikai Valentīna diena. Jā. Nē, es piekritu, Valentīna diena vairāk strādā uz jaunākām meitēm, kā, mēs esam randiņā. Bet arī, man liekas, koļīties Valentīna dienā, vienkārši 2 vientuļi skumīgi. Jūs to nedarījat nekad? Nē. Tiešām? Es nekad nesu. Tas ir easy. Es biju vienmēr tik laimīgs, es pasūtīju lielo lulupīti, paņēmu māliņas un vienkārši skatījos vienu no savām debīlajām filmām 30. reizi. Man tāds fucking tik nice vakars. Tas nozīmē, tu sevi paņēmi uz randiņu, vai ne? Jā. Uz Keanu Reevesa. Jo kurš gan labāk zina tevi, ja ne tu? Jā, un Keanu Reevesa. Jā, interesanti. Es iedomājos, Jānis sēž pie skatās Džonu Viku, viņš tā, tu man saproti, Džonu, jā, viņam nav sieviete, man nav sieviete. Es apenēs sēdi. Jā, es nesēžu mājās apenēs. Tu bez apenēm. Fui. Nē, es mājās vienmēr esmu krēkls, apens krēkls šortveidīgs, žaketi. Un ādas kimono, pavirsu žaketēm. Tas te bantīta. Krievīt. Jā, bet... Es kaut kad redzēju sev apenēs. Man pat sevis pēc vajag sev nosakt. Tu halāts nav? Man ir, bet halāts nav tik parocīgs, kā viņš liekas. Es nemāku. Pirmā lieta, kas man ienāk prātā, ir, ka tu padirst. Tev ir aizmugurē vienkārši apmetnis. Nē, viņu ir ļoti viegli nomest. Tu vienkārši attaisi vaļā. Tu tā kā gulbis, un tad viņš nokrīt. Es gribētu kimono. Man liekas, kaut kad es bišķi paaugšos, vēl resnāku veidu ir uzaudzēšu, būs rēcīgāk. Bet man patīk kimono ideja. Man kādreiz uzdevināja lielo halātu sarkano, kā Hugh Hefneram, un es tā kā uzvilku, un tā kā ļoti piestāv. Jā. Un tikai ļoti piestāv, zin tāds, tā kā resnais tajā halāta, un es domāju, visu laiku staigāšu, un es nesen atradu to halātu, viņš ir kaut kādā malā, es pat nekad nevilku un neatceros. Zinu, ko es sev gribu, to narkomānu džemperi, to gāņu skurītāju, tas lielais, viņš ar tiem visiem rakstiem. Pončo? Jā, Jā. To es jau gribēju. Kurš arī, Pončo, ja viņš pat ir tīrs, ir sajūta, ka viņš smir pēc kaut kā. Jā, man vajag tos gāņģus, es esmu gulējis fērmā sviedrus, tad visu to, man vajadzētu nopirkt. Es viņu dārgi ir? Es nedomāju. Domāju, ka nē. Tu vari pa humpalām pastaigāt kaut kas līdzīgs. Es nepērku neko humpalās. Nepērci? Man ir kaut kāds... Kāpēc tad izskatās, ka tu visu pērc? Man viss ir jau nonācis līdz tam, tāpēc, ka tu esi nopircis jaunu pirms 12 gadiem. Jā. Bet ir taču labas humpalas. Es arī nepērku, bet ir labas, piemēram, ir Northern Grip, kur mēs uzstājamies. Kur ir izlasīts, izlasē. Es nopirku savu to, kurā es mušpapīru. Tas, ka tu ziemā braučī, kad ir augsta roka, Northern Grip. Ļoti nice. Tas nozīmē, tagad ir mīnusi. Mušpapīru filmē to Dikijas jaku, to es nopirku Northern Gripā. Tur ir ļoti kā labas lietas. Jā. Pat Kristians Stewart tur aizgāja un kaut ko nopirka tur. Protams, ar savu... Baizavais šodien tur ir pasākums, iesiet kāds sieviešu stand-ups. Tad es noteikti tieši. Šodien sieviešu stand-ups tur. Ko? Šodien? Es točinu viņam...
Jā. Viņš saka, nevarēs materiāli parunāt. Es varētu to nopērkt, bet kāda neskam šis. Tu nesbīsi, nu, rudien gribat uzstāties? Kur tas ir? Tieši šeit, Barona ielā, pie Hesburgera. Es tur vienreiz iegājis kaut ko čom pastīties. Es gribēju ļoti kaut ko cēpuru nopirkt, bet... Uz Opermeka nesbīju. Bet labāks ir tas, kas ir Miera ielā, jo tur ir vairāk tā kā vīriešu drēbes. Tas tāds vairāk, nu, kā humpalīgāk. Es nedrīkst. Ja es ietu uz tām vintage humpalām, es mēģinātu atrast sev stilisti, kur man atnāk līdzi un pasaka, ko es drīkst, ko es ne... Jo es nevaru būt un vienkārši atnāk tā kauboja jēga. Es kaut ko debilu, es zinu. Tur var šitos te Levi's visādus oriģinālos vai Wrangler šitos te džinsus nopirkt. Jo, tas ir legāli, piemēram, zirgu par Rīgu. Es domāju, ka... Ja tu nopirksi outfitu, tev vajadzēs zirgu, jā? Vai es varu... Vai tev tiesības ir... Jā, veicīt, ja es būtu bagāts, man dzīve. Es vienkārši... Es ar zirgu man pieaugies. Līdz vienam zirgspēkam. Tur... Man liekas, kāpēc nē? Liekas, ka vajadzētu varēt. Bet Jānis pateica frāzi, kur man triggerēja ļoti, jo man pašam ir tā kā, ka viņš grib kaut kādas drēbes, bet viņš nevar pirkt sev tādas drēbes, viņam vajag stilistu un kādu, kurš no malas pateiks, ka tā nevar. Un man arī tā problēma ir, piemēram, es ļoti sen, kad jūs smiesieties, bet es ļoti sen gribu sev... Dragon piercing? Jā, un to zini, kurš pa vidu tās apaļš ir. Tu? Jā. Sev? Nu jā, ļoti Degunā? sen. Es gribu to jau 5 gadus. Savā? Jā. Nu, ko tur gribi karināt ēdienu un tad ir vēlākam? Tieši tam. Žāvē dēst. Vienkārši man patīk, ka izskatās. Un tāpēc, ka tu uzdevi man 6 jautājumus vienā minūtē, tāpēc es to nedaru. Un tā ir stulbi. Es domāju, ja es atnākšu. Tu sāksi tā kā ar degunu. Tu sāksi ar degunu. Jā. Tev nav ausī. Tev nav uzecī. Es gribu tiešām to. Zini, pa vidu. Un tāpat nebūtu. Tev nav nekāds tā kā prikols tur. Ja? Tu tā kā negribi rēcīgu kaut kādu tur krāniņu. Rēcīgu, protams, nē. Vienkārši tos pēc lesbietas. Jā. Bet es arī tāpēc nedaru, un tas ir stulbi. Nē, ja tu izdarītu nedēļas laikā, visi to pieņemtu. Sākumā būtu visi šitie joki. Kur tevi piesiet ārā? Nekad netikt aizmirst. Es aizmirstu. Tu nē, Jānis neaizmirstu nekad. Nu, vat tāpēc es nedaru. Kurš 40 gados tā izdeguna piercing? Kāpēc nē? Tāpēc, ka nē. Tu vari darīt, ko tu gribi. Tu tā daļai es piekrītu, bet kā jau jebkurai darbībai ir sekas. Es domāju, un tu vari aizmirst par sievietēm Valentīna dienā ar degunu piercingu. Es arī nedomāju par sievietēm Valentīna dienā. Es nekad neesmu dzirdējis, ka... Zini, ko es gribu dzīvē? Degunu piercingu. Tā arī mana problēma. Aleksandr, es saku, ja tu to tiešām gribi, un ja tu to tiešām gribi jau 5 gadus... Jā. Ja tu tiešām to gribi, es saku, dari to. Es arī saku, dari to. Nē, Jānim neklausa. Tāpēc, ka es to saku. Bet ar Jānis ir tāds vienkārši gadījums unikāls, kur es mājās bieži vien, kad es domāju, ko vilkt, es domāju, kreicis reiks. Bet tas nevienmēr, ļoti retos gadījumos, tas man tā kā, mani apstādina to uzvilkt. Bet es vienkārši jau paredzu. Un tad es aizēju uz Openmaiku. Vienīgā reize, kad es tā kā kļūdījos, ka kreicis man apraiks, ir šis džemperis, jo es domāju, uzreiz būs. Es vēl neesmu paspējis. Man visu laiku es jau otro dienu viņu valku. Es zinu, es šodien atnāku, viņam atkal tas piece of shit, omas kaut kāds vintage. Es ķipu mani mēžu darba džemperis. Un man nav vienmēr kaut kas... Cik reiz tev mazgās tas džemperis ir? 30,000 reižu? Nav, 2. 2,000. Tas ir, ja kāds viens no... Šits bija viens tā kā skumīgs brīdis dzīvē, ja es pirmo reizi nopirku džemperi Rīmī. Rīmī, tas ir... Bet viņš, tas tāds basic džemperis nav jau tik traks. Ja tu nozaktu džemperu Rīmī, būtu labāk nekā tu nopirktu džemperu. Un viņam ir eko, viņš ir tās eko. Es apmēram uzņēmu. Šmeko. Jā. Bet, es domāju, ja tu tiešām to gribi, un šis ir, es nekad dzīvē nebūtu iedomājis, ka tā ir lieta, ko tu varētu gribēt. Es arī uzskatu, dari to. Bet pilnīgi nopietni no sirds, kā draugs, nevis kā Jānis. Kā draugs, dari to. Jā. Es tev arī kā čoms, tas ir labs lēmums. Tāpēc kāda jēga, lai labi iztītos, mēģināt tievēt uz eko, ja tu vari uztaisīt degunu piercingu? Nē, viss, ko es gribu pateikt, ir kaut kādi komentāri no citiem. Nevajadzētu tevi apstādināt darīt to, kas tev patīk. Ne tikai tos, kurus tu dzirdēsi, bet visi tie skatieni, ka tu brauks sabiedriskajā pēc Open Mic 10. un visiem tā, what the fuck, tu zini,
Nekas Bet zini, ko? pozitīvs nelido tavā. Bet redzi, tur ir tā problēma. Tas, ko Dievs dod, lai viņš uztais to piercingu. Man būs tik Es arī labas pateikšu dienas. joku sākumā, bet ļoti ātri tas beigsies. Kad, kāpēc es nevaru pirkt sev, piemēram, kauboju jaku? Jo man nekas neatbilst tam, kad es būtu kaubojs. Un, Tu neesi tikai cienīgs, viņu nesāt. jā, es nevaru būt es un viena kauboju jaka. Bet ja tu gribi, Jā, bet tāpēc ir notiek galvā process, vai tas ir stulbs lēmums un iztīsies stulbi. Jā, es to nedaru. Gribu vai negribu. varbūt man piercings ar huienu izskatīsies. Nē, Kas es garantēju, ka tu iztīsies. Lieliski! Tev ir ūsas arī. Viņš vienkārši tev traucēs ēst. Tur vienmēr būs kaut kāda nūdeli ieķērsies. Jā, Un saka, tu ka arī- Ka tu izskatīsies kā mūdaks. Un tev vienmēr ir salvetīts līdzi. Jā. Vienmēr, es nezinu, vai tu kā piet. Kā džermofobs. Tu tur... Kā? Jā, un tu visu laiku, tu man liekas, viņas sakairinās vienā brīdī. Un nav. Labi, zini, kā ir. Sliktākajā gadījumā tu viņu var izņemt pēc nedēļas. Jā. Uztaisīt... Jā. Bet es arī katru reizi, kad es redzu džeku, kuram ir gara bārda un zila, un es domāju, kur viņam drosme ir to darīt. Es negribu zilu bārdu, bet tad, kā, man nebūtu drosme to uztaisīt. Un viņš tā kā, jā, man vienkārši ūsas un bārda ir zilas. Šī tava atklāsme, atklātība pareizāk liek man uzdot jautājumu, kas ir vēl tāds, ko tu neesi teicis, ko tu vēl gribētu izdarīt? Es gribētu. Ne obligāti ķermeņa modifikācijas. Bet es vēl gribētu šeit ringus tādus ausīs, bet tādu, zinu, kā pirātiem, tādu lielos gredzenus. Labi, viņš piedrās, viņš Nē, man ļoti patīk. Bet kāpēc nesāc ar ausi? Kāpēc tā kā ar degunu? Es nezinu, varbūt sākšu ar ausīm. Mēs braucām iesildīt Kugrēnu, un viņam bija skaņu inženieris nomainījis, un bija puses, kuram bija tādi lielie gredzeni, divi abos. Un es skatījos, un es pateicu viņam, wow, man skauž, ka tev ir drosme to darīt, un man vispār, tā kā, es sen gribētu. Viņš nav pazīstams ar Kreiču manim vienkārši. Jā. Jānis jau raksta joks. Jā. Nē, pa lielam, kam piši, kā tu izskaties, ja pat tu esi frīks. Jānim ļoti piši, jā. Ja tu esi frīks, gods un vispārējais, vai Bet ne? tu neesi neviens. Aizbrauc uz Londonu, tur vienkārši tik daudz viņa, ka visiem pajāt. Mums vienkārši maza valsts, provinciāla valsts. Bet tu esi Latvijā. Tu izties tā, kā tu izskaties. Jā. Un, jo Īstenībā, tu zini, kā tu izties tā kā, kad spēlēs tev jāiet kaut kādā alā pirkt potion. Un tu tur sēdi. Ja tev, Hei, traveler! Jā, Feel you can. varbūt tev vajag kaut kādu abolu. Un tu izties pēc tāda. Tev nevajag degunu piercing. Tu nestrādā melno maģiju. Tev nav. Tev vajag degunu piercing. Jā. Rakstiet lūdzu komentārās, dargie draugi, vai Jā, Aleksandram vajag vai nevajag. Hashtag Aleksandra deguna piercings. Un katra epizode mums būs nevis šitā būs uzfilmēta, un tad tā kā gameriem ir tas mazais lodziņš, zin, kur parasti viņa seja ir, un tad pa visas, bet tur būs piezūmos tas Zenko deguns, un gaiši staigā tas mazais sūdiņš. Jā, mēs varēsim izvēlēties riņķi? Nu, paskatīsimies, kā nobalsos Bet cilvēki. no pīsam šit lietām es gribētu sev pilnu slīvu. Ja es tā kā varētu pēc tam anulēt to lēmumu uzreiz, neejot, cik tur entākās reizes, es jau gribētu. Un zini, cik ilgi es jau gribu cigarešu paciņu uz plecu uztatvēt. Wow. Ok, tas ir stulbi. Tā kā aiz šito, aiz piedurknes aiz... Nē, es vienkārši te gribu. Kādu man... Camel. Zilo kamilu. Vienkārši. Es jau esmu atrads bildes. Bet labi, kas tevi apstādina? Tas, ka tevi jāprēks? Nē, tas, kad es zinu, ka tas ir slikts lēmums. Kāpēc tas ir slikts lēmums? Tāpēc, kad es... Tu gribi ārpusē obligāti. Šis ir, obligāti, ja tu taisīsi tikai šeit, ja? Nav tā, ka, jo, piemēram, es arī taisīju tetovējumu. Es zinu, ka es negribu redzamā vietā. Es gribēju, lai tā, ka, piemēram, šeit iekšpusē bicepsam, lai, ja tev ir tēkreklis, tu gandrīz pat neredzi viņu. Un tāpēc es gribēju vēl taisīt šeit, man ir maziņš, es taisīšu vēl vienu kaut kādu, nezinu, drīzumā. Un ārpus tā, es pat īsti nezinu, vai es gribu kaut ko un tā. Ja nu vienīgi uz sejas. Izņemot uz pieres, jā. Bet jā, visu slīvu, ko tu taisīti tur? Tribal? Pēc visu tur būtu, bet Kalāšņikovs, tur būtu Jānu Rīvs seja. Tur, jā, tur būtu droši vien bilde man sīko, kur viņš tajā ķīverē met granātu. Būtu epika. Runājot par sivēniem, ir veca spēle, es atcerējos.
tieši tagad domājot par to tetovējumu, bija spēle Hogs of War. Bija. Jā. Viņi tā kā spēle Worms tikai 3D. Jā. Ja kāds ir tā, jā, to es ļoti daudz spēlēju bērnībā. To tu gribētu uztetot? Jā, tieši to, ko es vēl, tur viss būtu. Viss, kas man patīk. Jā, un tagad mēs visi sakam, ka tas ir stulbi, pēc tam piedzersimies Valentīndienu un trieta uztaisīsim Sivēnu logo. Es gribēju sev to mežu te ap roku. Tas gan ir slikts. Jā, labāk cigarešu pacīt. Jā. Un ko es vēl gribēju? Jā, netaisiet tetovējumus, kuri tā kā, wow, tagad visi taisa šito, netaisiet to tetovējumu. Jā, pēc mēneša būs rīktīgi debīli. 16 gados, karoči, mēs ar draugu atradām džeku, kurš pa mazu naudu mums teica, ka uztetovēs mums mājās. Viņš tā kā tetovējums, un mēs gribējām abi drakonus mazos šeit uz kakla. Cik stulbi tas būtu, cik tīzli. Un vienādus drakonus, ka viņam un man. Es, bļēķi, vispār nedraudzējos ar viņu ļoti sen, var iedomāties. Un šeit mēs gribējām tā kā zobeni, tādu uz visu roku zobeni. Un mēs tā kā jau tā kā, man liekas, viņš pats samaksāja par savējo pirmo naudu, bet es neceros, kāpēc mēs to neizdarījām. Paldies Dievam, bļēķis. Vienīgais, ko es nožēloju, ir kaut kur krauči ir festivāls Zvērā. Jā. Un bija viens gads, kad tetovēju pa brīvu. Un es nomīzu, man vajadzēja uztaisīt. Es neatceros, ko... Tur piedāvājums bija tikai, vai tu varēji pateikt, ko tu gribi? Piedāvājums bija kaut kā. Katalogu. Un es zinu vienu meiteni, kurai stāvēja rindā līdzi, kamēr viņa taisīja. Un man tāds... Bet, man ir paziņas, kur ir profesionāli tatu artisti, jo viņi saka visu, ka festivālos taisīt, tas ir sliktākā ideja. Tur vispār nav higieniski, tur ir savāks līnību dabūt. Tas ir tā kā konvejers. Jā. Neviens tur nepiepiešās pie detaļām. Un tāpēc, ka tu atnāc uz skapi un arī tur skapī taisa tetovējumus, un viņi saka, ka tas ir nereāls slikti. Taisīt, atnākt uz skapi un sāk taisīt tur tetovējumu. Jebkurā vietā, karoči. Tad jau labāk skapī ar mazo burtu taisīt tetovējumus nekā skapī ar lielo. Karoči, jebkurā vietā, kur tas ir konvejeris, kur tu vienkārši bezmaksas. Nē, labi, ka tu neuztaisīji. Žēl, ka es neuztaisīju to drakonu. Wow, to puķi. Jā. Labi, ka es neuztaisīju savu pirmo ideju, labi, ka tā kā pagāja vēl gads vai pusotrs, pēc tam oriģinālā mana ideja bija, es gribēju tā kā smadzeņu puslodes, vienu šeit, un viena būtu tā kā, sanāk, kas ir, labā, kur ir kreatīvā? Kreisā, Kreisā. Viena puse, tādu kā tur schematisku un tādu konteineru leņķiem, un otrā pusē tur tādu, ar krāsiņām, un tā ir kreatīva, un vēl tur kaut kādu huiņu apkārt, un es pēc tam redzēju tās skices, man bija tāds, visu atlikušo dzīvi man izraiktu par to, cik es esmu debils, inteliģents beigies esi, jā. Rakstiet komentāros, vai tā bija laba ideja, vai vajadzēja Kalvinu to darīt. Kaut kas smieklīgi tajā iztītos, jo es 100 punktu zinu, kad tev ir vēl 7 gadi, es nevaru būt 6 līdz nepliec resns, un es domāju, tev tās puslodes, tad viņas tik rēcīgi iztītos, vienkārši tā kā noticējuši tādas. Jums tek smadzenes. Jā. Bet jums nav, man ir... Tu brauc ar mašīnu, tā te viena logā ārā, tas ir krātās tev kreatīvā puse. Es iedomājos, tur nākt ar savu cīgu, es uzlēju, iedod cīgu, tas būtu tas, ko dzirdēt. Tas būtu rēcīgi, jo tas ir vairāk rēcīgi nekā bēdīgi, tā kā sēdi. Morka, zini, kas jāuztatu vai vienkārši maziņa? Ne tā kā īstu cīgas, bet tāda maziņa, for fun. Paciņa? Jā, redzam ārā. Jo maziņa tas būtu, ja tu nedomā vairs nekad neko klāt netaisīt, tad tas izskatītos stulbāk nekā īstā izmēra. Jo, ja tu taisi maziņu, tad tu vari vēl visādus sūdiņus dzīves laikā pietetovēt klāt. Bet, ja tev viens maziņa, tā kā tu izskatās tā dzīvums, tu stulbs. Tā nav man paciņa. Bet es atceru, cik gadus atpakaļ bija tā moda, ka visi cilvēks, džeki staigāja, visies rokas bija pilnas. Man liekas, 8 gadus atpakaļ atceries bija, ka visi tetovēja pilnas 9. rokas. Tā kā. Un es jau dzirdu, ka cilvēki tad, es nožēloju, vienkārši mode bija. Es pat tad nevaru saprast, mode tetovēt. Zini, tā kā saprotu, mode nopirkt cepuru, bikses īsākas. Kaut ko paliekošu darīt kā modi. Es arī neko nedarīšu nekādu, kas ir modē, bet tetovēt. Un tagad mode ir tāda, arī varbūt pamanīt tos cilvēks, mode ir daudz mazie tetovējumi,
un visi ir pilnīgi sūds. Tas ir tas trešs stils. Jā. Man vienkārši... Bet viņi ir tā kā ļoti labi uztaisīti, bet viņi speciāli taisīti slikti. Viņš vienkārši taisīja. Tas varbūt man vairāk patīk nekā vienkārši pilnas rokas. Tas ir tas stils, kas tev derētu, jo taisīt mazu paciņu, tagad to trešs stilu, kad tagad cīgu paciņu, tad tur Džons Riks sūdīgi uzstatot. Un staigā visu laiku wife beaterī. Bet tu redzi, ka tas ir speciāli sūdīgi taisīts. To var redzēt. Nevis vienkārši sūdīgi. Jā, moška ir laiks mazliet cīgu paciņai. Tev nekas dzīvē nemainīsies. Karoči, man mainīsies. Izņemot, tu tieši tajā nedēļā biji plānojis asinis nodot, varbūt tad. Rakstiet, kurš prot zīmēt, uzrakstiet savas skavas skices, kā izskatītos tā paciņa un labāko, kurš dabūs vairāk laikus, Jānis uztetovēs. Līdz nedēļas beigām. Ne? Jānis kaut ko grib pateikt jau 5 minūtes. Man čoms, kroči, kaut kad čomu čatā bija, vai arī vienkārši, es aizmirstu to situāciju, bet man draugs rāda bildi ar tetovējumu. Kā to dziedā? Ko domā par... Čomčats, čiča? Zintar Šīča. Ko domā par šo tetovējumu uz kājas? Es neatceros kas, bet tur bija kaut kas, es aizmirstu kas. Man tas bija ko iedomīgi tā taisīt ir. Es tāds, kāda jēga ir, tā kā es rītīgi nodirstu to tetovējumu, un viņš šāds parāda, tas ir viņam. Bija awkward silence kādu laiku. Man draugs uztaisīja arī uz kājas tetovējumu, un viņš oktobrī sākumā vēl staigā šortos. Es tā kā tev nav augsts, es tā kā tev normāli, man nav augsts. Tā kā viņam ir izrādīt. Jā, viņam tik maz laika, kad viņš ir parādīts, zin, tā kā. Un viņš pateica, tas tetovējums, tas ir man, nevis pārējiem. Es tā kā, kāpēc tu esi šortos? Tas nav tev tādā gadījumā. Jā. Bet tad kā ir tetovējumus gan... Neteiksim, ka es nesaprotu, bet es negribētu sev. Un tetovējums uz kājām taisi tikai tad jau, kad tev nav tā, ka nav vietas, bet lai bišķiņ līdzsvaros, ka tev ir jāsāk kaut kur ar augšu kaut kādā veidā. Ko nozīmē? Tāpēc kā tu nevari sākt ar degunu riņķi. Nē. Tu vari sākt, es gribēju teikt, es pārteicos. Ko nozīmē, kad meitenēm aizmugurē kājās? Kājas bantītas? Jā, tas ir ko nozīmē. Tas ir viņa hor. Diezgan bieži, redz. Vai nu hor, nē, bet tas ir tās, zini, Suicide Girls vai kā viņas bija. Tas ir tajā stilā, kad tas tāds nedaudz emo, tas prikols. Jo ir tādas zeķis kājas, kurām aizmugurē ir tādas krūtākas, kurām aizmugurē bantītas, un tas vienkārši simulē to. Jā, bet citējo DVTL, she takes it up the ass. Jā. Tas ir normāli, kas ir ar to, teiks, ir up the ass un. Nē, vienkārši... Nav, nevis jau nesaka, ka tas ir slikti. Vienkārši viņas tā dara. Tā vienkārši tu uzreiz redzi, ka tā ir atvērta opcija, tur nebūs diskusija. Jā, tev pat nav jāprasa, viņa jau parāda. Dievs, kas tā notiek? Tieši. Jā, Valentīna dienā tādas lietas. Jāni, uztetuvē 2 bantītas kājām aizmugurē. Lūdzu. Un arī zeķibiks pārējās. Nē, Jāni, 2 kameļus arī aizmugurē. Kamielu un marļiku. Kamielu, kurš pīpē marļiku. Džo Kamela, kurš pīpē marļiku. Nice. Bet arī, tā kā. Jums ir kaut kādi Valentīnas dienas stāsti, vai vienkārši stāsti par... Nē. Vai vienkārši stāsti? Nē. Par randiņiem, vienkārši kaut ko tādu. Es nezinu. Mums rīt būs tas pasākums. Vai randiņos īsti? Jā, šodien būs mūsu pasākums. Jā, šodien būs pasākums, kur mēs stāstīsim par randiņiem. Es pat neesmu izdomājis, ko es stāstīšu, bet it kā man daudz tie stāsti, bet, man liekas, nezinu. Visi ir vecie, un, man liekas, visus jau sivēnos izstāstīju. Šodien? Nē. Šodien. Šodien. Jā. Jūs iesiet uz to pasākumu? Jā, mums pēc tam ir kā Alvis mēs par publiku. Es tur būšu, bet es nezinu, es runāšu, jo man tiešām, es esmu bijis, tā kā tie, kas skaitās randiņi, kā pēc tās definīcijas, kā visu to sauc, man ir bijuši, es nezinu, 2 varbūt. Es vienkārši vienmēr esmu bijis kaut kur ar meiteni vai aizēju, vai es jau esmu ar viņu kopā, un tad jau tie vairs nav randiņi. Čipa tu vari tā teikt, bet tas nav īsti. Kur tu vienkārši seko meitenei līdz, tas nav randiņš? Es sekoju meitenei un stāvu aiz loga. Es randiņā, man kaut kas notiek, ja mājās nē, bet kad ir randiņš kaut kādā restorānā, mēs ēdam, un kad es redzu, ka meitene tur tos galda piedarums nepareizi, man nāk ārā vienkārši tā, es nevaru pakoncentrēties uz sarunu vairāk. Kā tu domā, tur nepareizi? Otrādāk. Ķipā dakšiņu... Jā, tur nepareizi, jā. Kad neesmu pamanījis, vai cilvēki tā dara? Tu to piefiksē? Jā. Tā te. Un man kaut kas notiek iekšēr tāds, iet pareizi. Es nezinu, kas tas ir.
Karoči, tu... Jānis. Jā. Of all people. Jā. Es nezinu. Atnāc uz randri, viņš iedod steiku, viņi nogriez gabalu, viņi nogriež, viņš pacelēs un aiziet prom, vai ne? Un galvenais, ka viņš piepišās, kurā rokā viņai dakšiņu, kurā nazīts. Meanwhile, Jānis ar steiku ar rokām. Nē, es nezinu, kas man ir ar to, bet man tāds... Interesants. Tas ir kā jau Džordžs no Seinfeld, vai ne? Kā visi meitene ir labi, bet nepareizi. Es tiešām nekad nesmu pamanījis. Man liekas, visi prot to lietu, vai ne? Man ir ērtāk griezt... Nē, kā sanāk? Te jābūt dakšiņi, te es griežu, un tad jāiet šādi. Man ir tā, ka es sagriežu, es apmainu vietām, un es apēdu. Jo es ar kreiso mēģināju vienreiz, jo man sieva pa šito pašu vienreiz piepisās. Ja mēs esam restorānā, ir jāiet pareizā pusē jābūt. Tieši tā bērns jāmāc. Un tad es tā kā rakstīt ar kreiso roku, tas bija. Un, es nezinu. Bet tas ir kaut kā tu iemācies. Es kaut kad spiedu sev tā darīt arī mājās, un ar laiku tu sāc piešauties. Bet, kad tur sāks kaut kāda salāti, tur ir bišķi šīšos arī. Bet es nesaprotu, kāpēc es nevaru ēst tā, kā man ir ērti. Es zinu, ķipa etiķete, jā, bet ārpus tā, ka tā būtu jādara, kāpēc man tā ir jādara? Tā ir etiķete. Nu, tas ir ļoti kā līstās. Tas ir kā runāt pareizi. Bet iedomājies, Aleksandrs sēž pie restorānā, viņš ēd pareizi, blakus, viņš izskatās tieši šādi, ēd pareizi. Blakus sēž sieviete, pakarkleitā, čālis uzvalkā, viņiem ir otrajā rokā, un viņi ķipa ir bomži, un tā kā Aleksandrs jo viņi neprot ēst. Nē, tā ir daļa no, tā ir vienkārši es nemāku izskaidrot, bet man galvā ir tas, bet tu dzīvnieks, es vienkārši... Es saprasties uzdurt uz naža un ēstu. Jā, tev ir taisnība. Man ir bijis tieši kaut ko par šito varbūt man nav taisnība. Nē, tu vari ēst, kā tu gribi. Tev ir taisnība. Bet vienkārši, kad cilvēks... Jā, bet kad cilvēks skatās tevim jocīgi, tās ir uz tevi, jo tā ir tā lieta. Tas nozīmē pēc tam viņai, jo viņi jau skatās uz priekšu. Tas nozīmē, tu tā kā zīdēts, un tu tā kā, tu tur spēlējies. Jā, sūta spagetī, viņš tev tur pie beigām sāks izties pa seju. Tas ir un cits scenārijs, bet tas pats. Un tas nozīmē, viņa domā, viņi paņems tev pēc tam kaut kur varbūt līdzi uz kaut kādu saviesīgāku vietu. Kur viņai tur ir svarīgi cilvēki, viņi tā skaties, tas čals, un viņi visi ēd pareizi. Un esi tu tā kā... Kāpēc domā, ka es tā ēdu? Un tad tu vienkārši esi savā... Tu jau vari darīt, bet viņi ir saodīs, ka tu esi pīsum šīt, viņi saodīs. Ja tu uzturies ap cilvēkiem, kuri tāpat kā tā meitene, kurus pieminējām, vajag obligāti 14. datumā, ja nē, vai tu mani apsveiksi 14. ja nē, mēs šķiramies, tāpat, ja tu vērtē mani un pasaki, ka es esmu nederīgs kaut kāda, kam tev var mani tur vajag, tikai tāpēc, ka es ēdu otrādā pusē dakšiņā, varbūt esmu kreilis, mums kā atpasies. Jā? Tas nav pa to. Es nezinu. Tu esi kreilis, nenozīmē, tu arī var braukt pa otru. Pusi. Nē, tā ir vienkārši, tā ir etiķe. Es zinu argumentu. Es arī pilns arī lietām daru nepareizi, bet es nezinu tieši tas, es kaut kā to vienkārši apguvu un daru. Man tieši tas liekas lieki. Es īstenībā tagad piekritu Jānim, jo es sapratu salīdzinājumu. Krievu valodā ir vārdi, kurus bieži cilvēki saka nepareizi, un pēc tā, ka cilvēks saka to nepareizi, tu var saprast, ka viņš tika nav baigi intelektuāli. Piemēram, ir tev zvanīt, vai ne? Tipā, zvanīt. No. Un tipā, cilvēks saka, zvonīt, vajag sākt zvanīt. Un pēc tā tu vari tiešām pateikt uzreiz, kas pa cilvēki ar to priekšā, jo tieši, ka Jānis pateica, es mājās sev iemācīju ar dakšiņām pareizi turēt, jo man nepatika, bet es iemācīju, tas pats visiem ir ar tom zvanīt, jo tev ļoti gribēs pateikt zvonīt, bet tu vienkārši iemāci sev, zvanīt, un tas nozīmē, ka cilvēks uztaisīs kaut kādu darbu, viņš tā kā ir domājis, viņš tā kā ir uztaisījis kaut kādu darbu, vai kafija, kofija. Arī ļoti bieži cilvēki ir nepareizi krieviski saka kafiju. Kā ir pareizi? Zini, kā tas ir kopa, tā kā, vai tev ir vienalga, man liekas, ja tur ir tā, ko pa tev domā. Ja tev ir rītīgi vienalga, kā tu saki, man jau būtu vienalga, vai vēl kaut kas, tad jau veiklā tu arī nesaki ne paldies, ne lūdzu, ne uz redzēšanos, kāda atšķirība. Tas nav par to, es runāju par vienu šo specifisko lietu, ēst ar kurā rokā nazīs dakšiņa. Es absolūti piekrītu par citām lietām. Tieši tā, tu dari, kā tu gribi. Tu dari, bet
cilvēki ies un tā kā, tas ir bomārs. Un tas arī viss, cilvēks skatīsies uz tevi uz leju. Es zvēru. Nē, es ticu. Un skatīsies... Un problēma, ja tu ēd viens, visiem tāds pofīgi, viņš ir viens pats restorānā, lai jau skumīgais dara, ko viņš grib, it īpaši tajā džemperī, tu tur sēdēs ar saviem tētuvējumiem. Bet ja tu esi ar sievu, tas iet caur viņu, jo viņa ēd pareizi. Un viss tā kā, ar ko viņa ir, un viņiem tās visiem šķirās. Atkal, viņa ēd pareizi. Es saku, ja es apgrieztu dakšiņu otrādi ar kātu bākstītu virsū, tu esi idiots, jā. Bet... Kāpēc tas ir idiots? Ko? Ir vienkārši lietas, kuras tu dari. Ja tu tā nedari, tad cilvēks skatās zemāk uz tevi. Tas arī viss. Un ja tev ir viena alga laika, viņi arī skatīsies uz tavu sievu, kā viņi izdarīja sūdīgu lēmumu. Es zinu, es jau to zinu, bet tagad arī citi to sabojās tagad viņam Parīzē ceļojumu. Zinu, tur ēdīs daudz. Viņu vairs nevar sabojāt vairāk. Bet es domāju, vienkārši viss mans points ir, es saprotu, tā ir pareizi. Viss kārtībā par mani domā slikti, par mani sievas domā sliktāk, kas ir labāk, lai par viņu domā sliktāk nekā par mani. Bet es vienkārši saku, ka šī konkrēta lieta, ja arī ir pareizi, es vienkārši nepiekrītu. Un bet tur ir viss, kad tur tā visa tā džentelmeņa būtība, viss, kas tajā iekļaujās, ir viena lieta arī, ka tu ēd pareizi. Un tu arī izturies pret cilvēkiem pareizi, tu visu, tā ir tā lieta. Tu esi džentelmeņa, bet tu arī vari būt. Man māma no Zila gaisa uzdāvināja to, kā būt džentelmenim, kaut kādu grāmatu, man nebija ko lasīt, viņa izgāja. Jo izskatās, ka tu neesi lasījis. Jā, tu bija restorānās, kur 4 dakšas, 4 karots un kā ēst. Tik daudz zinu, ka jāsāk no ārpuses ir. Un tad, tur grūti, jā. Tur tā kā, tu vienkārši apsēdies un ne tikai ēd, tu mini kvestu kaut kādu puzli, tā kā tā, šeit man, tā. Nē, nav, tur jau visi loģiski, tur atnes ēdeņiem, novāc atnes ēdeņiem. Tur tādā ziņā visi ir jocīgi. Bet es varu ar šito dakšu uzmērēt Tu vari darīt, ko tu gribi. Apkārtējie būs iečakot to lūzeri ar degunu pīrsiņu. Pasties, kā viņš ēd. Labi, zini ko? Es no šī brīža ēdīšu tā, kā ēd pareizi, bet, lai jūs visi zināt, jā, es būšu neapmierināts. Jā, un pa šī podkasta visi googlēs, kā pareizi turēt. Bet ar laiku tu pierodi, jo tur ir tā lieta, kad tu griezi. Un rītīgi ērti griezt ar labo roku. Jā, es saku, es sagriežu ar labo, tad es paņemu labajā rokā dakšiņu un apēdu ar labo. Man liekas, arī tā esmu darījis, jā, kādreiz. Nu ko, kā mums ar laiku? Mums ar laiku ir 40 minūtes. Mēs varam sākt lēnām iet uz beigām. Jā, un... Īstenībā es fiks iegūglēšu, jūs varat... Kā pareizi, lai nav pornas bijis? Par dakšām? Trēnī pornas, nav? Jā, Nē. Tad tev nebija ko teikt? Tu tikko sāki kaut ko teikt. Nu, es gribu pateikt, ka varbūt arī smuki, ka Valentīna diena podkastā nav neviena stāsta par randiņiem. Varbūt tas arī ir labi. Tāpēc, ka visi par to runā, un es domāju, jūs šeit nākat, lai aizbēgtu no ikdienas, vai ne? Jā. Tieši tā. Jā. Visi mūsu solo cilvēki. Uzrakstiet komentāros, vai jūs Valentīna dienu pavadīsiet viens vai ar savu sirdspuķīti. Jā. Sirdsāķīti. Jā. Nu, lūk. Bet man tā kā... Jā, cik es lasu par to, tas arī ir, ka tu pa lielam uzvedies atbilstoši un cieņpilni pret apkārtējiem. Un arī pret to vietu, kad tas ir tā kā... Tu esi, piemēram, restorānā, un tā tad visi, tā kā restorāns pats sagaida, ka tu ar cieņu izturēsies, piemēram, pret ēdienu un tā tālāk, un tas viss ir tā kā savstarpējā cieņa un tā tālāk, tāpēc visi tie, tas pats arī labdien un tā tālāk, tev nav tas teorētiski jāsaka, vai paldies, tu saņem algu, nahuj man tev, kāpēc? Nē, tāpēc, ka tas ir tieši kontakts ar cilvēku, un tu viņu tiešā veidā, tu viņam pasaki paldies vai labdien vai whatever. Tu viņam pasaki tieši, un tas ir tā kā tieši apmaiņa. Bet tas, ka es ēdu nepareizās rokās turu, tas ir vienkārši kaut kāds pieņemts, izdomāts kaut kad. Visi tagad darām šitā. Un tas neietekmē to, kā Cēram naudas ir arī tas pats Latvijā. Nē, tas arī, es tev kaut kādā veidā novērtēju uz tavu servisu. Bet tas, kā es sēžu pie sava galda, vai es turu šitā,
vai šitā ir tikai tāpēc, ka tas ir kaut kāds izdomāts, tas nemaina, nav tāda praktiska pamatojuma. Ja tu ēdīsi šito roku, tu vairāk kalorijas dabū vai kaut ko tādu. Tur nav tāda pamatojuma praktiski. Ja tu palasi, kāpēc tu tur nāc šajā rokā, tam ir izskaidrojums. Bet, ja kāds, vai, tur es neatceros, bet tur bija kaut kas, ka pie šīs rokas ir, tu ātrāk tiec pie kaut kāda savu zoba. Tur bija burtiski kaut kāds ar tiem laikiem, ja tev kaut kas noiet greizi, tu vari sev aizsargāt. Tajos old school laikos, un tas ir kaut kā laikam iegāja. Tas ir mans precīzs points. Labi, ka es tagad žēl, ka es pie savu zobena netikšu, kad man mamuts uzbruks. Tas ir mans points, ka tas ir izdomāts kaut kad ļoti sen. Tas tāpat Tu atraugājies restorānā? Tev uznāk? Tas arī nav tas pats. Tas nav nekāds kontakts. Es atraugājos vai neatraugājos, izmaina to kaut kādu ap mani vidi, vai arī kaut kādā tiešā veidā es izrādu necieņu. Tas, kurā rokā es tur dakšiņu. Precīzi tas pats. Cilvēki iet garām, un tu izrādi necieņu. Tāpēc, ka viņi... Tu nemāki. Tas ir arī viss, tu nemāki. Viesmalis iet garām un apvainojos. Fuck! Nē, viss, ko es saku, ka šis ir nepamatots mūsdienās, vēl, tā kā etiķete vēl aizvien... Palasi pirms saka nepamatots. Tas, ka tu tam nepiekrīt. Tas ir okay. Zobena izskaidrojums. Okay, sorry, tas ir vēsturiskais, bet palasi, kāpēc tas būtu jāievēro. Nē, es tā darīšu restorānā, kad sēdīšu ar savu sievu. Visu, ko es saku, es dirsīšu visu laiku. Jā. Vai mēs zinājām, ka šitais temats būs tik garš un apspriedams? Ugunīgs. Nē, bet tāpēc tā ir Sivēna, jūsu mīļākais podcasts. Ja mēs divi tā ēstu restorānā kaut kas notikt, un es redzētu, kā es tev pa bombzi saukt, es tev brutāli, tā kā nīknējāt, es ēd pareizi. Es rītīgi būtu bēdīgs. Es gribu sagaidīt to dienu, kad mēs abi restorānā ēdīsim divatā. Jā, es arī. Tā. Un tu mani mācīsi par etiķeti. Bet jā, epizode tuvojas noslēgumam, un mums ir konkurss, zeķu konkurss. Un mēs bijām izlēmuši... Negribu, lai kaut kāds 70 zeķus atdot, varbūt. Vienkārši šis ir super konkurss. Nē. Nē, labi. Tu zini kaut ko par tā kā publikas palielināšanu ilgtermiņā? Vai nahuj visu atdodam? Ar zeķiem. Ar ļoti labām zeķiem. Ļoti labām zeķiem. Man viens cilvēks, es tagad nemeklēšu, bet viens cilvēks uzrakstīja, paldies par zeķiem, ļoti labas, kvalitatīvas. Nē, es zinu. Ja? Es neteicu sūdīgas zeķes. Kad tu pēdējais viņus uzvilki? Es viņus nekad nevilkšu. Precīzi. Man tagad ir... Un tā ir necieņa pret mani. Jā. Tātad mēs izdomājam jaunu konkursu. Un jā, tātad tas, ko jūs darat, ir komentāros ierakstēt. Ko? Ierakstiet, vienā teikumā, kā jūs aprakstītu šito podcastu savam draugiem. Cilvēkam, kurš, piemēram, nezina nevienu no mums, nezina Sivēnus, nekad nav dzirdējis, nezina, kas ir, jā. Kā jūs viņiem aprakstītu, lai jūs mēģinātu viņus pierunāt šo skatīties, tā kā jūs mūs selotu. Tas, man liekas, varbūt arī neviens teikums, varbūt ir divi teikumi, bet vienkārši īsumā. Frāze. Tas ir vēl īsāks teikums. Un komentārs, kurš dabūs visvairāk laiku. Jā, un šoreiz, iepriekšējā reizē mēs nedaudz pamainījām noteikumus un izvēlējāmies mums tīkamāko dzejoli, bet tas bija tāpēc, ka tur mums bija ļoti pamatots iemesls. Bet šoreiz, jā, kuram būs visvairāk laiku, mēs apsolam, tas arī iegūs savu īpašumā mušpapīra zeķes. Paldies visiem, kas ir piedalījušies iepriekšējos konkursos. Laimīgu Valentīnu dienu! Jā. Laimīgu Valentīnu dienu, lai visforši šeit pareizi nees bombas tiekas. Daudz seksa un... Un mazgait zobus 2 reizes dienā, vakarā un rītā. Jē! Un mazgait dirsu.